Izglītības domnīca – diskusijas par aktuālo izglītības nozarē kopā ar Edgaru Čerkovski. Podcastu piedāvā Panākumu Univers sadarbībā ar Rīgas tālmācības vidusskolu. Sveicināti, cienījamie raidieraksta Izglītības domnīca klausītāji, sekotāji. Man ir patiesas prieks uzsākt jau mūsu 3. sezonu un vēlos tikai atgādināt, ka šajā raidierakstā mēs runājam par sabiedrībā nozīmīgām tēmām. Pārsvarā mēs esam orientēti uz izglītības darbiniekiem, bet arī mēs esam ļoti priecīgi, ka mūs skatās skolēni, studenti un arī visi, kas ir šī viena lielā ģimene, kā mēs to saucam, izglītības nozare. Atgādinu, ka mēs strādājam sadarbībā ar neformālās izglītības iestādi Panākumu Univers un Rīgas tālmācības vidusskolu. Šodien mūsu viesi Ieva Cīrule, Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas alergoloģe, sveicināti, un Jeļena Mitričeva, sākumskolas skolotāja lektore. Apsveicu, jūs pie mums esat jau 2. reizi, un tā vēl mums nav gadījies, ka mums ir viesis, kurš nāk 2. reizi. Starp citu, arī iepriekšējais podcasts ļoti interesants, kur jūs kopā ar prokuroru runājāt arī par emocionāliem jautājumiem, un vardarbību arī ir ļoti arī populārs un skatītājiem ļoti patīk. Jā, šodien mēs runāsim par bulingu, un mums ļoti interesants nosaukums – bulings, pietiek klusēt, laiks runāt. Ja mēs skatāmies uz datiem, tad dati nav īpaši patīkami. Rīgas Tradiņu universitāte 2022. gadā veic pētījumu. Kopā pētījumā šī izlases kopa veidojās ap 23 759 audzēkņiem. Tur pēc tam aprakstā varēsiet izlasīt dažādās formās un dažādās pētniecības grupās, bet tika konstatēts sekojošais. Vismaz vienu reizi pēdējo pāris mēnešu laikā bulingu ir pieredzējuši 40,2% skolēnu un vismaz 2 vai 3 reizes, tātad pāris mēnešu laikā šie gadījumi atkārtojās. Un šis procents ir jau tuvu pie 22,4%. Tātad tā situācija ir diezgan nopietna. Varbūt tad sāksim ar jums, kā ar skolotāju. Kā tad jūs īsti raksturot, kas tad īsti ir bulings, un vai šī situācija patiešām ir tik nopietna, skatoties no jūsu pieredzes skatu punkta? Bulings ir vārdarbība, fiziska, morāla un tagad arī mūsdienās kibervārdarbība, ko sistematiski tas nav vienu reizi, kad bērnu vienkārši apsalkā vai pagrūž. Tā ir sistematiska vārdarbība, ko īsteno grupa. Tā ir skolēna grupa, kura ir pret kādu konkrētu bērnu, 1 vai 2, ir, var teikt, tā sazvērestojusies, un tad viņu provocē, vārdarbo viņu, jo tā ir sistematiska vārdarbība pret kādu konkrētu, ko īsteno grupa. Jūs skolā cik ilgi jau strādājat? Tas ir mans 3. gads skolā, pirms tam ir bijusi arī bērnu dārzs, gan par vadītāju, gan par vadītājas vietniece un par audzinātāju, un esmu strādājis 11 bērnu nometnēs. Vai šajos pēdējos gados šī situācija ir pasliktinājusies no jūsu skata punkta? Man liekas, ka bulings ir bijis vienmēr, tikai mēs tagad par to sākam vairāk runāt, jo ir aktuāls ļoti tēmas par emocionālo inteliģenci, vairāk runā par emociju un to prasmi savaldīt. Līdz ar to, man liekas, ka gluži nē, vienkārši mēs vairāk par to dzirdam un to sāka vairāk pētīt. Un viennozīmīgi visi, kas to pēta, vienojušies, ka tā nav norma un par to nedrīkst klusēt. Vai es pareizi sapratu, ka tad, kad, piemēram, es mācījos, tad arī šis bulings bija, tikai mēs nezinājām, ka tas ir bulings un uzskatījām, ka tā ir normāla rīcība, kad bērni varbūt, kaujās vai attiecīgi pazemo viens otru un tā tālāk, jo tas bija mūsu laikā, to es varu atzīt, un ne jau tikai manā skolā, kuras mācījos, bet arī citās. Tad vienkārši mēs nezinājām, ka tas tā saucās, vai mēs vienkārši nezinājām, ka tā nevar darīt, vai mēs vienkārši nezinājām, ka par to vajag runāt, kā tad īsti? Es domāju, mēs nezinājām, ka par to var runāt, mēs nezinājām, ka tas nav normāli vai baidījāmies, mums, man liekas, prātā neienāca. Tas bija vienkārši tādas savstarpējo attiecību īpatnības.
Bet tagad mēs vienkārši vairāk par to runājam. Ir visādas programmas, materiāli, rokas grāmatas, kas var gan pedagogam, gan vecākam sniegt informāciju un palīdzēt neapmaldīties šajā tēmā. Nu, uz skolā ir skaidrs, jūs šo situāciju redzat uzreiz. Kā ir no ārsta skata punkta? Vai ir situācijas, kad ārsts sāk nojaust, ka ar bērnu kaut kas notiek ne tā, un viņš tiek bulingots? Jā, noteikti. Sevišķi man kā ārstam, kas strādā ar pacientiem, kam ir hroniskas problēmas. Tas nozīmē, ka es redzu, kā tas bērns, viņa uzvedība, arī sūdzības mainās laika ritumā. Jo, ja viņš atnāk pie manis maziņš, un tad pirmais ir, ka viņš nevar iet uz bērndārzu, jo visu laiku viņam ir kādas veselības problēmas, vecāki ir noraizējušies, un es īsti neredzu tām objektīvu pamatu, un tad jau viņš paliek lielāks un ar grūtībām tiek iebīdīts kādā, es tieši lietoju vārdu, iebīdīts kādā skolā, un tur atkal ir tas pats, turpinās šī bezgalīgā veselības problēmu ķēde, kurai nav īsta organiska pamata. Un tad tas pamats ir daudz trakāka lieta, kas ir no psihes, no prāta, no emocijām nākusi. Un tad tikai pastarpināt un netiešā veidā, un pie tam tas ir ļoti grūti dabūt, lai tas bērns atverās un stāsta. Nevelti bieži vien es arī mēģinu tik runāt ar vienu pašu bērnu un atsevišķi ar vecāku, jo ir jau visi noteikti tie, kas ir ar bērniem kaut kādā saiknē, zina, ka ir tādas mammas un tēti, kas visu zina, viņi atnāk un viņš jau dod visas atbildes, pat nepaspējas, it kā vēršos pie tā bērna, bet nē, ir jau gatavs atbildes, un tā ir bieži paiet laiks, un tikai tā ar intuīciju un atkārtotu izjautāšanu man nonāk pie tā secinājuma, tai skolā vai pat jau tai bērndārzā ir kaut kādi nelabvēlīgi psihoemocionāli faktori, kuru dēļ tas bērns ieiet slimībā, tās slimības izpausmes ir, un tāpēc viņš nevar normāli turpināt dzīvot. Tas ļoti svarīgi to atpazīt. Vai jūs varat atpazīt arī, ja bērns, piemēram, ir nevis tas, kuru bulingo, bet tas, kurš bulingo citus, to var atpazīt? Ir, protams, arī iespēja, jo nevelti tur ir 3 lietas. Ir tas, kurš to vai viens vai vairāk, kas ar to bulingu nodarbojas, tad ir tas bulingu upuris, un tie līdzzinātāji, tie skatītāji, tad vispār ir 3 puses, un visi ir iesaistīti, un visi cieši, un būtībā visām 3 šīm daļām, tajā klasē vai tajā kolektīvā vai bērndārs grupiņā ir līdzatbildība un arī psiholoģiskas problēmas, jo nevelti tas viss, diemžēl, tomēr lielā mērā nāk no ģimenēm, tā kāda ir tas ģimenes modelis, attiecību modelis, tas tiek pārlikts arī uz to klasi, grupiņu, un, diemžēl, tas arī uz fizisko veselību atsaucās. Jeļena, ja mēs mēģinām saprast, ko tad īsti šis pāri darītājs grib panākt, kāpēc vispār ir tāda situācija? Tā ir tāda normāla cilvēka psiholoģiskā vēlme dominēt par kādu citu, nodarīt sāpes, vai tomēr nē? Ko grib panākt šis pārdarītājs? Kā laimīgs cilvēks nekad nespēs kādu citu padarīt nelaimīgu. Un no vienas puses tā ir cīņa par līdera pozīciju kolektīvā, kad cits grib iekarot to vietu zem saules, un viņš savādāk to ceļu vai neprot, un viņš ar savu varu to panāk. Vai ir otrais arī variants, kad viņam tiek darīts pāri vai mājās, vai tur vecāki ir agresīvi, un viņam tas emocijas, viņš zina, ka viņš mājās nevar izpaust, jo viņš dabūs no vecākiem vai no kāda no viņiem. Bet emocijas krājās, un tam emocijām vajag kādu izvādi. Un tad viņš izvādē to uz kādu, kas ir vājāks, kas nespēj dot pretīm, kas neko neteiks, un tā viņš it kā pat negūst varbūt tādu apmierinātību no tā, ka viņš dara pāri, bet no tā, ka viņš tās emocijas ir iztukšojis negatīvas. Tā kā viss atkal nāk no ģimenes, kā mēs esam runājuši pirmajā podkastā. Vai tas kaut kādā mērā nenorūda varbūt to otru, kam tiek darīts pāri, ja mēs, protams, runājam par kaut kādām ļoti vieglām tādām pārdarīšanām. Jo tomēr, ja mēs vēsturiski skatāmies ģimenēs, tīpaši vīriešu kārtas cilvēki vienmēr tika īpaši bulingot, lai viņi saprot to smago dzīves
Redziet, nastu? Ir viss atkarīgs no cilvēka paša, no viņa nervas sistēmas, no viņa rakstura. Arī skatoties, kā tas cilvēks tiek bulingots. Nevar bulingot viegli. To, ka es jums pateikšu, ka varbūt jums tas krekls nepiestāv. Tas nav bulings. Tas ir mans viedoklis konkrēti par jūsu kreklu. Bet bulings tā jau katru dienu globāli. Tā ir katru dienu vārdarbība vai apsaukāšana, vai mantu bojāšana, vai grūstīšana, vai apsmiešana. Tas nevar norodīt to bērnu. Es tāpēc šo jautājumu arī uzdevu, tāpēc, ka bieži vien no vecākiem ir dzirdēts, ja bērns, teiksim, mājās sūdzās, ka viņš tiek aizskarts un tā, tad bieži vien vecāki, tīpaši tēvi, pasaka, nekas, gan jau tev tas nāks par labu. Bet jūs pareizi izskaidrojāt, ka tas nav tik vienkārši, kā mums tas liekas, un tomēr bulings tas ir krietni nopietnāk, un tas var atstāt diezgan nopietnas sekas, kā piemēram jūs pieminējāt arī par psihosomatiskajām slimībām. Varbūt jūs varētu paskaidrot, kas tad tās ir par slimībām un kā viņas var attīstīties šajā bulinga formā. Psihosomatika tas nozīmē, ka prāts, emocijas un cilvēka ķermenis. Un, ja mēs atkal atgriežamies sevišķi pie tiem, kam ir hroniskas vainas, jo, labi, ja cilvēkam piemetās gripa bērnam vai mazākam vai lielākam vai tur angīnu, viņš ir īsu brīdi droši vien paliek mājās, nav skolā, un tas viss beidzās. Bet tāds, kuram ir hroniska slimība, ar kuru viņam visu laiku, viņš iet gan uz skolu, gan uz sportu, sevišķi, ja viņam pat ir uz ādas redzams, kā piemēram ir tāds atopiskais dermatīts, tāda ādas slimība, kas ļoti ir saistīta, pat viens no nosaukumiem ir neirodermīts, jo tas ir cieši saistīts ar to psihoemocionālo cilvēku stāvokli. Un ja tas cilvēks tiek aizskarts, vai viņš tiek pazemots, vai apvainots, vai izsmiets, jo tā problēma jau ir redzama uz ādas. Bieži vien tie bērni tāpēc nāk pie ārsta un lūdz visādas zīmes, viņi negrib iet uz sportu, jo ne jau tāpēc, ka viņš nevar sportot, bet tur jāvēl drēbes nost, un tad tie pārējie ierauga. Un tad viņu par to viņu apceļ. Tagad arvien vairāk paliek tādi bērni, kam ir pārtikas alerģijas, viņš kaut ko nedrīkst ēst. Bet, piemēram, tas, ka kāds konkrēts individs nedrīkst ēst riekus, viņam tas ir vitāli svarīgi, jo viņš var aiziet bojā, ja apēdīs to riekstu gabaliņu. Un tad pat ir tagad tāds jauns bulinga, saucamais alerģijas bulings, ka tie citi, kas grib ieriept vai kaut kā kaitēt tam, viņš speciāli slepus iebāž viņam tajā ēdienā kādu riekstu vai nosmērē tur viņam, piemēram, grāmatu ar to zemesriekstu sviesu, zinot, ka viņam tādā veidā, jūs saprotat, tas ir tas, ka jaunas formas, pilnīgi drausmīgi rafinētas un nežēlīgas parādās mūsdienu jauniešu vidū. Redziet, to, ka mēs pasakām, pacieties, viņš tevi tur tikai apsaukā, neuztver to nopietni. Mēs mācām to cilvēku iemācīties ar to sadzīvot, bet mēs nemācam to pāri darītāju apstāties vai kontrolēt savas emocijas. Mēs it kā oficiāli ļaujam vai par mūsu bērnu nirgājās, jo mēs taču nesakam labi, tas nav normāli, es iešu to risināt. Nē, tu pacieties. Viņam ir jācieš un jāļauj tam otram darīt viņam pāri. Un, protams, pēc tam viņš ir daktaras Cīruvas pacients. Jo mēs taču šodien pateicam, neuztraucies, būs labi. I pēc mēneša mēs viņam tā sakam. Un viņš jau atgriežas tajā pašā vidē, kur viņam dara pāri. Un bieži vien arī vecāki to neatpazīst, un tas ir, ka viņi netic, jo arī tie pētījumi ir dažādi veikti, un kad pat līdz mazākā puse vecāku zina un uzķer to kā nopietnu problēmu, ka viņas bērns tiek bulingots tajā skolā, tātad tiek apbižots pāri darīts, tieši tas stāsts, tu tik pacieties, būs jau labi, tur nekāda paciešanās nevar būt. Un tas atkal, ka to citādo jāpieņem. Tagad jau mēģina tās iekļaujošās tādas viss tās, kur arī bērni dažādām veselības problēmām parastās skolās iet, bet tas ir ārkārtīgi liels, vajadzīgs sagatavošanas darbs tai pārējā klasē, lai pieņemtu un viņu neatgrūst un pret viņu netaisīt šo bulingu. Tas, man liekas, ir milzīgs darbs gan no veselības darbinieku puses, gan pedagogu. Un, protams, iesaistot arī vecāks, jo kāda vecāka, ko tur tāds, tur tavā klasē, tas atkal, ko tajā mājā par to runā. Tā izpratne jau arī, diemžēl, sabiedrībā diezgan
Tātad es pareizi saprotu, ka vecākiem tomēr ir pirmkārt jāiedziļinās, un tas nav tik vienkārši, kā es minēju arī manā bērnībā, ja, ka gan jau būs labi. Nē, tas nav labi, un tas, kā mēs redzam, var izpausties ļoti, ļoti nopietni. Tomēr, ja ir šādi gadījumi, ka bērni zina, ka, piemēram, ir alerģija pret konkrētiem produktiem, un šie produkti tiek iebaroti attiecīgajam bērnam, skolotāja loma, skolas loma, kā būtu jārēģē, vai tas jau ir krimināli sodāmi, vai tomēr, jo tas, ko es dzirdu attiecīgi to, ko jūs minējāt, priekš manis tas ir kaut kas vispār nesaprotams. Ja? Kāda loma spēlē skolotājs un ko var darīt tik nopietnos? Manā praksē tik nopietni gadiem, paldies, nav bijuši, un es strādāju tiešām skolā, kur arī ļoti atbalstoša vadība ir, un mēs visi esam nekādas nulle tolerance pret bullingu, jo katram bērnam ir jājūtās labi skolā, lai viņš varētu tiešām mācīties, draudzēties, komunicēt, jo, kad bērnam ir stress, viņš to nespēj darīt, un redziet, man liekas, bērniem mūsdien nav tādas izpratnes par savas rīcības atbildību. Viņi varbūt neko nevar teikt, neko ļaunu nav gribējuši. Viņi neizprot savu atbildību līdz galam un kādas tas sekas būs tam bērnam. Viņi domā, viņi pajokos, viņi viņam nodarīs pāri, gan jau viņš tur, pakvapos vai būs viņam plesi un būs labi. Bet viņi nezina to tālāko ceļu, ka būs tūlīt ātrā palīdzība, tad būs bērnu slimnīcas reanimatologs, kuram kāda aktoras Pēteris Kļava sauc, man ir 3 sekundes, lai izlemtu, kā glābt bērna dzīvi, un 4. man ir jārīkojās. Un viņi to neizprot. Ko skolotājs redziet, man liekas, ka skolotājām nedrīkst būt vienalga. Kā jebkurā profesijā arī ārstiem. Tajā brīdī, kad ir viena alga, tad arī sākās tās trakās lietas, kas notiek. Mēs klasē ļoti daudz arī par to runājam, ka katrs cilvēks ir dažāds. Dažādība ir absolūti normāla. Nevienam nav tiesības kādu noniecināt viņa tautības, reliģijas, izskata vai kādu īpašo vajadzību dēļ, bet to mēs runājam ikdienā. Tā ir mūsu kā pedagoga nostāja. Un es zinu, ka man tāda problēma gadīsies, un ja būs tāda bērni un saruna, tad man ir atbalstoša ļoti vadība, pie kura arī nenovērsīsies no šīs problēmas. Bet pedagogam pašam ir jābūt pārliecinātam, ka tas nedrīkst notikt viņu klasē. Jo, ja es pasaku, tagad ir matemātika, kušu, tas jau nenozīmē, ka es apstādinu to bullingu. Es vienkārši pasaku, ka tagad mēs ar šo nenodarbojamies. Vai lai es vairāk tā neredzētu, ka jūs tā darītu? Bet vai es pateicu, ka tas nav pieņemami? Nē, es mācu bērniem, ka nākamreiz, lai skolotājs neredz, ko viņa dara. Es nemācu nedarīt vai apstāties. Un viņi sapratīs, tad mēs varam darīt tikai tā, lai skolotājs neredz. Līdz ar to ir daudz jārunā un ir jāveido arī klasē nostāju, ka mūsu klasē tā nav pieļaujama situācija. Mēs palīdzam vājākam, mēs atbalstam vājākus un mēs pieņemam visus tādus, kādi viņi ir. Uzvedība var būt slikts. Neviens nav slikts pats par sevīm. Kā ir ar atbalsta instrumentiem skolās? Vai ir metodoloģija strādāt, vai ir kādas vadlīnijas, kā rīkoties? Jo man liekas, ka, ja tas notiek skolā, tad, ja ir attiecīgi izstrādāta vide, tad viss varētu būt diezgan vienkārši pārunas, tad attiecīgi sankcijas un iespējams pat izolācija no pārējiem bērniem un tā tālāk. Vai tādā līmenī tas viss notiek, vai tomēr mums pagaidām vēl nav atstrādāta sistēma, kā to izskaust pašā saknē skolās? Redziet, viss jau atkarīgs no pedagoga. Ja viņš ar to strādā, tad tas pat nesākās tālāk, nekur neturpinās. Varbūt viņš pat nemanā, varbūt viņš neinteresējās, un viņam liekas, viss taču kārtība, bērni joko. Tas jau arī atkarīgs no tās nostājas. Ir ļoti daudz visādu tiešām atbalsta materiālu, kas ir pieejami internetā, ko var lasīt un ko var pētīt, bet arī, redziet, mēs viss nāk no ģimenes arī. Mēs jau nevaram vecākus izmācīt pēc mūsu vērtībām. Un dažreiz bullings sākās jau no ģimenes,
kad tam bērnam pasaka, ko tu tā savām šķībām kājām tādu svārkus vilksi? Un viņu brālis apsmej, māsa apsmej, un viņš jau pierod pie tā, un viņa izpratne tā ir norma, ka par viņu kāds pasmejās, ka viņu mūždien kāds circina, vai ja viņam ir dotības mākslā, atkal tu škrīcelē papīru, un paņem kaut ko normālu, jēdzīgu izdari. Un ja tas ir ikdienā, dienu dienā, viņš jau pierod. Un viņš pēc tam varbūt arī nestāsta, jo viņš neredz atšķirību. Tas taču notiek viņa ģimenē, te skolā. Viņš to uztver par normu. Līdz ar to, protams, ja vecāki grib izglītoties, ja viņi grib lasīt, tad ir daudz materiālu. Un skolā, protams, mums ir jārunā ar vecākiem, ir jāinformē vadību, ka tāda situācija notiek, bet kā jau doktora Cīrova minēja, te ir jārunā ar visām iesaistītām pusēm. Te nevar tā pateikt pāri darītājam, tu vairs tā nedari. Viņš nepateiks, jā, labi, un tas turpināsies tik un tā. Te ar visām, gan ar lieciniekiem, gan ar to upuri, ar visiem ir jārunā. Kā jūsu jomā skaidrs, ka tā kā tagad mūsdienās moderni teikts, ka ārstē cilvēkus, nevis slimības, ja? Jums ir tas bērns, un jūs tā kā sākat nojaust, ja, ka visticamāk tas gala rezultāts, tā slimība ir no šīta bulinga. Kādi jums ir šie instrumenti? Jūs runājat ar vecākiem, vai jūs pat iesaistat skolu vai policiju, vai kāda ir praksa šajā jautājumā? Jā, visus jūsu minētos līdzekļus vai tos iesaistītās puses arī mēs tad mēdzam iedarbināt īpašos gadījumos, ieskaitot arī slimnīcā mums ir sociālais darbinieks un arī ambulatori atnākušo pacienti, ja es jūtu, ka tur ir vajadzība, es ziņoju mūsu slimnīcas sociālam darbiniekam un tas atbilstoši rīkojās, jā, jo, protams, atnāk ģimene, varbūt atnāk arī tikai viens pats bērns, ir ļoti dažādi tie gadījumi. Un arī tad savukārt, ko mēs arī kā no slimnīcas puses vēl darām, ka, piemēram, ja ir mums zināms kāds ļoti alerģisks pacients, mums ir viena kolēģe, kas iet viņai ir sagatavot speciāli tādu lekciju apmācību arī pedagogiem, gan uz bērndārziem, tur ar Rīgas domas izdo veselības daļu mums ir laba sadarbība, ka organizē, ka var aiziet uz to skolu un tiem konkrētiem skolotājiem izstāstīt. Jo, diemžēl, tas, ka paliek šo smago alerģiju arvien vairāk, tas laikam ritot tā ir noticis, un, protams, daudzi cilvēki, kas ar to nav bijuši saistīti, viņi pat neaptver, cik tā problēma ir būtiska, cik tā ir nopietna un varbūt arī ļoti traģiskām sekām. Un tādēļ arī tā mūsu kolēģi ir gatava iet stāstīt, un mums ir arī tādi plašāki plāni, varbūt pedagogu apmācībā ielikt kādu šādu kursu informatīvu, lai tāpat mēs dažādos mēdījos, arī kaut vai šī saruna bija viens no iemesliem, kāpēc es ļoti labprāt piekritu, jo visdažādākās auditorijas, ja saņem to ziņu, ka smagas pārtikas alerģijas nav tikai vairāk Amerikā vai kaut kur tur, nezinu, kādā citā pasaules malā, bet šeit pat Latvijā un uz vietas, un tā ir dzīves realitāte, un esat atbildīgi un uzmanīgi, ja kāds jums pasaka, man ir ļoti smaga alerģija, tad to pieņemat nopietni. Tas var būt ārkārtīgi svarīgi tā cilvēku dzīvībai. Jūs pieminējāt, ka nākotnē var būt diezgan dramatiskas sekas. Kā tad izpaužās šīs sekas nākotnē, ja, piemēram, skolā tiek novērots, ka bērns tiek bulingots, nekādas reakcijas nav un tā tālāk? Ja, kas tad pēc tam dzīvē notiek ar šo bērnu? Līdz dzīvē vēl ir jātiek. Ja bērns tiek bulingots, tad dažreiz nākamais speciālists, ko viņš satiek, ir reanimatologs bērnu slimnīcā, jo dažreiz pienāk tas punkts, brīdis, kad bērns saprot, ka viņš vairs nevar to izturēt. Vecāki tur vai nu ir aizņemti, vai nu viņi pasaka, liecies mierā, tu visu pārāk sāsināti uztver, vai pat ja ir atbalstoši ļoti sirsnīgi vecāki, bet viņi nezin, kā to risināt, tad viss bērnam pienāk tas lūzuma punkts, un tad viņš mēģina izbeigt to savādākā veidā, izdarot, diemžēl, pašnāvību, un tad viņš satiekās ar reanimatologu bērnu slimnīcā. Bet ja tik traģiski nav, tad
ja bērns pierod, ka tā ir viņa realitāte, tad ir divi varianti. Ir tādi, kuriem tā nervu sistēma ir stiprāka un tāds raksturs stiprāks, tad viņi vienkārši iemācās sevi aizstāvēt, un viņa dzīvē ļoti labi ir adaptējušies, un viņam ir viss daudz maz kārtībā. Vienīgais viņš varbūt kādos brīžos sāsināti uztver kaut kādus tādus jokus, nevisai labus vai melno humoru, bet varbūt viņš arī pieaugušo dzīvē raustās, kad viņam pieskarās, tas ir neapzināti, tā ir ķermeņa valoda. Vai ir otrs variants, kad viņš aiziet uz augstskolu, un ja viņam ir panākumi, tad viņam ir tāds kultūras šoks, tiešām es varu kaut ko labu izdarīt. Un tagad, kāpēc ar maniem draudzējās? Mani tur uzaicināja uz kādu pasākumu, un viņš netic, ka tas tā var būt. Un viņš arī darbā iekārtojoties, viņš tāds spēlēks darbinieks, jo viņš ir iemācījies izvairīties no visiem konfliktiem, no visa, kā tik var izvairīties. Viņš nekur nepiedalās, viņš maz kontaktējās ar darbiniekiem. Un, ja vadība ir atbalstoša un tas kolektīvs tiešām ir feins, tad viņi spēj viņu atraisīt. Ja viņš atkal gadās pie kādiem toksiskiem kolēģiem, tad viņš arī saprot, tā arī ir viņa realitāte un tagad būs tā. Un bīstamībā arī ir tā, ka viņš arī privātajā dzīvē var izvēlēties tādas toksiskas attiecības. Un viņš var gadiem nodzīvot ar kādu vardarbīgu dzīves biedru, jo viņš pie tā ir pieradis. Šiem cilvēkiem varbūt tā izpratne par normu ir ļoti sagrozīta. Jā, es arī darbojos kā mācības spēks augstskolā, un es varu apliecināt, patiešām pārsvarā tie ir divi virzieni. Ja vidusskolā students tika bulingots, tad pārsvarā tas pirmais virziens ir, ka viņš nomaina vidi. Viņš ir tos, 3 gadus ir nocieties, tagad viņš nonāk, tāda laba pasniedzēja rokās, pasniedzēja sāk strādāt, attīstīt viņa iemaņas, strādāt ar viņu, un tad var mainīties, un patiešām ļoti īsā laikā var mainīties personība. Bet, diemžēl, ļoti daudz var atpazīt tieši pēc tā otrā varianta, ka ir ļoti nosvērti sevi, baidās runāt publiski, ir ļoti nekomunikabli un pat veido nevis, kā jūs pieminējat, toksiskas attiecības, bet bieži vien vispār pat neveido attiecības, tāpēc, ka viņš baidās no tā otra cilvēka, un tāpēc tā seks patiešām nākotnē dzīvē var izpausties ļoti, ļoti, ļoti nopietni. Jūs minējāt arī pašnāvības un šos letālos gadījumus. Tad daudz jūsu praksē ir bijuši tādi gadījumi? Paldies Dievam, daudz nav, bet tomēr katrs ņemot vērā, cik mums vispār ir maz jauniešu bērnu, tad katrs gadījums ir nozīmīgs un ārkārtējs. Tā kā to mēs jebkurā gadījumā nedrīkstam pieņemt par normu, bet tie jau ir tie galējie stāvokļi, tās deformētās un sabojātās dzīves, kuriem ir tas vienkārši tas bulings, kas nav tik traģiski beidzies, un tādi gana daudz, tas diemžēl tā ir. Mēs sapratām, ka arī tā sistēma skolā ir diezgan sarežģīta un laikietilpīga, kamēr strādāt šo problēmu atrisināt. Ko tad šajā situācijā darīt pašam bērnam, ja viņš tiek bulingots? Ir skaidrs, ka viņš pasaka skolotājiem, viņš pasaka tātad vecākiem, tas process ir aizgājis, bet tas jau nenotiks. Uzreiz dažreiz var gadīties, ka tas bulings pat var būt vēl ļaunāks. Aptuveni, kāpēc tu pasūdzējies par mums, kā bieži vien tas var gadīt. Ko darīt šajā situācijā bērnam? Dažreiz šajos gadījumos vienīgais veids, kā jūs jau minējat, ir nomainīt vidi. Jo līdz tam brīdim, kad tas viss tiks atrisināts, diemžēl tas varbūt vairs neaktuāls tam bērnam. Viņš var neizturēt līdz tam brīdim. Un reāli tiešām gadījumi, kad bērni iesvēdzās istabā, viņi nenāk ārā, viņi negrib ēst. Ja viņam ir kaut kāds dermatīts, viņi sāk kasīt takali pilnīgi līdz miesai, līdz jēlai gaļai. Un līdz ar to varbūt, ja ir viss tik traki, tad nav jābaidās mainīt skola, bet ir jāatrod tas veids, kā tam bērnam tajā brīdī palīdzēt. Vecāki, varbūt jums ir, ja mēs runājam par vecākiem, varbūt jums ir kāds labs veiksmes stāsts, kā mūsdienās mēs varam teikt, kad vecāki ir palīdzējuši un atrisinājuši šo problēmu.
Jā, parasti gan vecāki tieši izvēlās tie, kas atrisina to, ko jau arī skolotāji minēja par to, ka nomaina vidi, jo tiešām izmainīt. Un tad man ir tāds atmiņā viens stāsts par to, kur meitene man arī pacienta sūdzējās, ka viņi jau par to savu problēmu bija runājusi ar klases audzinātāju, un skolas psihologs atnāca un klases priekšā viņu nokaunināja, ka viņa lūk bija atnākusi un pasūdzējusies par citām 3 meitenēm, kas lūk viņai traucējot. Un tad tad man liekas, tur vairs nav varianta, ka, protams, bija pareizi tā mātes rīcība, ka viņa to meiteni paņēma un no tās skolas izņēma un viņa aizgāja uz citu skolu. Bet tā pašā laikā tā māte arī aizgāja, protams, pie skolas vadības un pastāstīja to un to gadījumu pārunāja, bet man ļoti skumji, tas ir absolūti tāda, it kā tu ej pie tā psihologa, bet diemžēl kā visur profesionāli un neprofesionāli cilvēki ar pareiziem un nepareiziem situācijas risinājumiem. Tas, diemžēl, ir dzīves realitāte, bet tāpēc vēlreiz par to ir jārunā. Tos nepareizos gadījumus tomēr jāiztirzā un kā piemērs, ka tā nevajag darīt. Tas tikai sabojā vēl vairāk to visu. Jūsu praksē kādi labi piemēri, kad? Redziet, mēs nepieļaujam skolā tādus gadījumus, mums tik tālu neaiziet. Mums pie pirmā komentāra viss beidzās ļoti ātri, jo mums ir ļoti sirsnīgas attiecības ar mūsu klases bērniem, un mēs ļoti daudz runājam. Mums nav tādu gadījumu, ka tas būtu, bet man pazīstams ir viens puisis, ka viņš tiešām arī nomainīja vidi, un sākumā 1. gadu viņš tāds kā pelēks skolnieks, nekur nejaucas, nekādas ekskursijas, neko. Un tad viņš saprata, ka viņam nederīs pāri, tad sāka uz ekskursijām iet. Tad sāka stāstīt par skolu, tad vēl sāka kaut ko. Un tas man liekas, tāds vissāpīgākais, ka tas bērns ļoti pārsteigts par to, ka pret viņu var normāli attiekties citi, ka viņu var paslavēt, ka ar viņu draudzēsies citi. Kā? Bet redziet, tas tā notiek tam bulingotam bērnam, ka viņš nespēja noticēt pilnīgi normālām lietām. Tad, ja mēs esam jau šajā raidierakstā pacēluši tik īstenībā svarīgas tēmas un esam sapratuši, cik tas ir nopietni, un es domāju, ka ļoti daudz klausītāji patiešām aizdomāsies, varbūt arī līdz tam, kā es, piemēram, ka es nevarēju sasaistīt, piemēram, šo te psihoemocionālo stresu ar patiešām ļoti nopietnām slimībām, kas izpaužās pēc tam. Mēs bieži vien lietojam tādu terminu sabiedrība. Kā jūs domājat, ko mēs kā sabiedrība kopumā varam darīt, lai šo problēmu, es neteikšu atrisināt, jo man liekas, atrisināt viņu nevarēs, un attīstoties tehnoloģijām un šim te dzīves ritmam, man liekas, šī problēma kļūs aizvien aktuālāk, bet vismaz ierobežot, vismaz nenonākt līdz letāliem gadījumiem. Visi kopā, ko mēs vairāk varētu darīt šajā jautājumā? Man skatu punkti ir tā, ka es domāju, ka jo sabiedrība būs vairāk zinoša un atklātība. Atklātība jau reiz mums ir tā atklātība, kāpēc mēs, kā mēs minējām, kādreiz sen apakaļ skolā tas pats notika, tas bulings, tik neviens viņu to tā nesauc, jo nebija tāda jēdziena nemaz. Tad tas tagad ir nodefinēts, par to tiek runāts, bet tad arī visās citās jomās, kas ar to ir saistīts vai tām sekām, mēs runājam atklāt un stāstam, un gan pozitīvs, gan negatīvs piemērs, jo ar tiem informējot gan vecākus, gan pašus jauniešus ar skolēniem, arī jau pavisam maziem bērniem, pārunājot lietas, kādi dažādi cilvēki un to likteņi ir un kā tas var attīstīties tālāk. Tā informācija, kuras it kā ir šausmīgi daudz, bet tomēr te varbūt tas ir lielā mērā pedagogu tas uzdevums salikt, strukturizēt, lai tas mazais cilvēks arī no tā, tādā līmenī, kā viņš uztver, jo pirmklasniekam noteikti jāstāst par to lietu citādāk nekā to stāst 9. vai 12. klasē. Un vecākiem tai pašā laikā atkal citādā veidā, bet tā informācija ir un jārunā un neslēpt to, būt atklātiem un runāt par tām sāpīgajām lietām, nevis paslaucīt zem tepiņa. Jā, tas ir, un jūs ko varētu piebilst šajā jautājumā? Redziet, ar jauniešiem ir vairāk arī, man liekas, jārunā par viņu rīcības atbildību.
vai viņi izprot, ka tas nav smieklīgi joks, tas ir tad, kad ir kad citi visi smējās, jo no 14 gadiem ir krimināla atbildība, un ja to pierāda, tad sekas arī būs. Un, protams, ir jāmāca arī ģimenei savstarpēju cieņu un emocionālo inteliģenci. It kā skan tādi gudri vārdi, bet īstenībā laimīgs cilvēks nespēj kādu padarīt nelaimīgu. Un tie bērni, pāri darītāji, viņi jau nāk no ģimenēm, kuri jau kaut kas nav kārtībā. Savādāk, viņam neienāks prātā darīt to, kas nav viņu realitāte, kas nav viņu vērtību sistēmā. Un tāpēc mums arī ar ģimenēm un ģimenēm pašiem jāuzņemās to atbildību, bet atkal redziet, kā mēs varam uzņemties atbildību par sava bērna, ja viņš ir pārī darītais rīcību, ja mēs mājās to pašu dāram ar sievu vai ar bērniem. Ja mums tā ir norma pateikt, bērnu pašu tur aizskart vai kaut kā bulingot mājās. Te jau tā vērtību sistēma, man liekas, mūsdienu laika ir tā kritusi, un no ko mēs tad gribam? Te arī varbūt ģimenēm tiešām ir jāizglītojās, un ka sabiedrībai mums ir jāpieņem, ka mums ir tās augstākas vērtības, kad mums izglītība un bērni ir mūsu tas svarīgākais, un ka mums ir jāsargā tie bērni. Jo te nav tādu pušu, kas tiks cauri tāda laimīgi. Te visi, gan tie upuri, gan tie liecinieki, jo tie liecinieki kā rodās, viņi jau baidās, ka viņi būs nākamie, ja viņi nelīdzdarbosies. Viņi jau būs tiem, kuri tālāk tad darīs pāri. Tur jau tas pāri darītais, viņš arī nākotnē iemācīsies, ka tā ir norma, un viņš tādas attiecības tik veidos. Te nav vinnētāju šajā situācijā. Te nevar tā noklusēt, tas upuris ir aizgājis, viss problēma ir atrisināta. Nē, viņi atradīs nākamo, ar kuru tā līdzdarboties. Jā, jūs pareizi minējāt, pārsvarā runāt un nepārtraukti atgādināt, ka tomēr mēs dzīvojam attīstītā sabiedrībā un mums ir jādomā par pamatcilvēciskajām vērtībām, kuras šajā gadījumā, kā jūs minējāt, ir laime. Laime tātad ir stāvoklis, kurā cilvēks izjūt patiku un jūtas labi, un ja šāds stāvoklis piemīt cilvēkam, tad, protams, viņš nedarīs pāri arī citam cilvēkam. Un mēs arī sapratām, ka tas viss ir ļoti, ļoti, ļoti saistīts, gan kā tas tālāk var izpausties, ja bērns tiek bulingots, gan mēs arī varam, ko mēs šodien vēl neesam runājuši, bet ja šī te bulingošana netiek apturēta skolās tieši no tā, kurš bulingo, tad tālāk tas jau var aiziet ļoti nopietni sabiedrībā, un viņš var kļūt jau par pieaugušu noziedznieku, un patiešām var tas aiziet līdz slepkavībai un tā tālāk. Tie ir ļoti, ļoti, ļoti tādi nopietni jautājumi, kas patiešām kā tādas nezāles var attīstīties, un pēc tam kaut kad ir notikusi kaut kāda traģēdija vai kas, mēs varam skatīties, pētīt un beigās saprast, ka tiešām ka tas viss sākās jau skolas gaitās. Manā, tādā personīgajā pieredzē, ja es sāku domāt par tiem saviem klases biedriem, kuri tika bulingoti, man jāatzīst, ka tagad, kad mēs tiekamies salidojumos, tie nav tie paši veiksmīgākie cilvēki. Un attiecīgi arī tomēr es domāju, ka tā arī viņa visu runas veids un tas, ko viņi dara, ka tas tomēr ir ietekmējis viņu dzīvi, ka tas tomēr ir jādara. Bet pozitīvais ir tas, ka mēs vienojāmies, ka to visu var izskaust. Galvenais ir strādāt, galvenais ir saprast, kādi ir mehānismi, lai to varētu izskaust. Jūs pareizi pateicāt, skolotājiem ir ļoti daudz instrumentu, jūsu gadījumā ir ļoti, ļoti daudz instrumentu. Galvenais ir nepievērt acis, saprast, ka vairs nav tie laiki kā agrāk, kad varēja pateikt, labi, paņirgāsies un beigs. Nē, tas viss var aiziet ļoti, ļoti nopietni. Un tad tas pēdējais jautājums, tā skatoties nākotnē, attīstās tehnoloģijas, agresivitāte internetā cilvēki. Mēs bieži vien dzirdam, ka paši cilvēki, bērni kļūst agresīvāki. Kā jūs paredzat, vai šī situācija kļūs nopietnāka? Mēs, kā skolotāji, nevaram to izsekot, jo mēs jau neredzam, mums nav arī tiesību, paldies Dievam, kontrolēt bērnu telefonus, un mēs jau neredzam, kas notiek, kad viņi iziet no skolas durvīm ārā.
To, kā viņi komunicē digitālajā vidē, mēs nevaram kontrolēt, un, diemžēl, man liekas, arī vecāki mūsdienās vairs nevar kontrolēt. Tas atkal ir atkarīgs no bērnu un ģimenes kultūras līmeņa. Ja viņam neienāk prātā kādu bulingot klātienē, viņš arī to kiberbulingu neīstenos. Bet redziet, te atkal, kā jūs runājat, ka tas sekas varbūt, ka tas cilvēks paliek par noziedznieku nākotni, te jau viņam tā krimināla nākotne var veidoties. Bet ja viņu līdz šim nav apstādinājuši un pat paskaidrojuši, kā tā darīt nedrīkst, varbūt viņam taisni tie upuri pirms tam ir gadījušies, kuri visu laiku iemācījies, gan jau pacieties, nepievērs uzmanību, un katrs nākamais upuris nepievērsa uzmanību, neko citiem neteica, un tā viņš ar katru to nākamo upuri kļūst pašpārliecinātāks, ka neviens viņu neapstādinās, ka viņš tagad drīkst darīt visu, ko līdz ir krimināla atbildība. Jā, skaidrs ir viens, ka teorijā viss ir diezgan vienkārši, bet praksē un dzīvē viss ir pavisam savādāk. Bet kā mēs redzam, mums ir fantastiski piemēri, kad cilvēki ar savu darbu un ar savu deksmi patiešām atrisina, kā es varētu teikt, neatrisināmas problēmas. Un cienījamie skatītāji un klausītāji, es novēlu, lai ar jūsu bērniem strādā tādi cilvēki kā ārste Ieva Cīrule. Paldies jums liels, kā atnācāt, atradāt laiku, un es esmu pārliecināts, ka tie jūsu piemēri un tās jūsu novērojumi ļoti noderēs arī skolotājiem, tīpaši tiem, kas varbūt neaizdomājās, ka skolotāja pievērtās acis, pēc tam var izraisīt milzumu lielas veselības problēmas, un ārstiem pēc tam ar to ir jāstrādā krietni nopietnāk. Un lai arī ar jūsu bērniem strādā tādi skolotāji kā Jeļena Mitrēviča, paldies jums, Mitričeva, paldies jums liels, un tas ir interesanti, man liekas, es arī pirmajā podkastā sajaucu. Paldies jums liels, un es domāju, ka mēs noteikti vēl par šo runāsim, bet tas galvenais kopsaucējs ir tāds, ka nekādā gadījumā neaizveriet acis uz notiekošo un padomājiet, kā jūs justos tā cilvēka vietā, kurš tiek bulingots, un tad jau sāksim ar to strādāt. Paldies! Paldies! Paldies!